Pilns dārs ar deficīto preci. Sniegu. Te bija arī video par to, kāpēc te nav tā dobi, nu te mēs varam nodemonstrēt skaisti, kad ir vieta, kur likt to sniegu. Un iesim apstīsimies tālāk, kā mēs kopīgiem spēkiem gaidām pavasari. Un Dieži jautā, vai tad ziemā ir kaut kas smuks arī tai dārzā, es parādīšu, kad ir. Un arī ziemā var izveidot gan eksotisku daudzas dobes un puķpodas. Jā, un arī šeit mēs redzam to, ka man nav te speciāla celiņa dārzā. Un jautā, vai tā ir labi vai slikti, tad, ja zālieni pareizi kopi un viņš nav pāraudzis viss, tad ziemā viņi arī šeit iztīra tās taciņas, ja kādam vajag dārzā tikt. Un līdz pavasarim tur viss ir kārtībā un nekāda problēma es nesaskatu. Tā ir terase. Un arī ziemā nekur paliek tās stipas saucamās, ja, tās, kas ir tā kā viengadīgās, bet viņas arī mēdz pārziemot. Un ziemā viņas ieņem arī to toni, te vēl ir tā kā, pēc tam nesen jau bija tas mīnus, pirms tam viņas pat zaļas bija. Zini, kas ir forši, kad kaut kāda rīta saule vai dienas saule, ziemā viņa zemāka. Tad, kad spīd ceļš tie, kas ir tie, tad dod to ēnu uz ēkas, ja, tie, vienkārši wow. Ja nav slinkums, ziemā jau mēs uz terasu, protams, nesēžam un viņu nelietojam, bet viņu ir jānotīra, jo, lai maksimāli viņai nav tā sniega, mitruma, protams, kaut kas piesalst, kas ir okei. Bet lieko sniegu notīram nost, jo, kad uzspīd saulīt šī dienīt pusi, viņa ātri atkal atkūst un viņa izžūst un viņa kalpo ilgāk. Šeit speciāli, kā es arī runāju, bez apstrādes, bez eļļām, jo es uzskatu, ka tas ir viss izdevīgākais, vispareizākais variants. Kāpēc? Tāpēc, ka tā nauda un tos resursus, ko es tērēju, ik pa gadu, varbūt ik pa 2 gadiem viņu, tas nav tā vērts. Bet, padalīšos, 3 gadi pagājuši, manuprāt, viss ir lieliski, ir tā smukā saulē degušā krāsa un atkal neatkārtojam. Ja? 15. novembrī es vēl pēdējo reizi nopļāvu, pie viena arī lapas savācu. Un ir ļoti ērti, tagad nav nekas nepāraudzis, nekas, un arī ziemā zāliens labāk ziemo, jo viņš neizguļ un neveidojās visas tās sliktās lietas viņā. Tālūk. Tie atkal tā saucamā neskatā daba. Te ir sniedziņš, kā ir pūcis, kā ir bijis, trūklaka ieziemota. Savā ziņā cits skaistums dārzā, ja? Un ir ceļuši tie toņi, tie rižīgie un viss, tie brūnie rūsas. Ja redz jau, piemēram, arī šeit mēs redzam to kadrā, kad nav neviena lapa, liek šausmas nesmuka, bet jo vasarā mēs šito nevaram pamanīt, jo saule ir augstāka un ēna ir faktiski blakus kokam. To var tikai tās ēnas vai labi var noķert tieši tādu ziemas laikā, kad saule, nezinu, vai tu redzi, tas ir maksimums, tagad ir dienas vidus. Atradām brīdi, lai mēs jūs varam arī iepriecināt kādām idejām un padalīties, ko mēs esam par visu savu dzīves gājumu sakrājis, domas, idejas, lai varētu radīt tādu perfektu dārza, kā tie ārtelpa, kura kalpo pašiem saimniekiem. Un spiediet plusiņas, piesakojiet, komentējiet, veidosim kopā skaistāku pasauli. Mēs par skaistiem un laimīgiem, skaistiem dārziem un laimīgiem to īpašniekiem. Lai izdodās!